Jā, Gunārs Trimda, jā, es bērnu pieaugušo psihiatras sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālists. Man uzaicināja Rakstivalā tā kā parunāt par to, kāpēc vajag rakstīt un lasīties. Es tā sadusmojos, vajag, tu 15 minūtes būs jārunā, nebūs tāds špikeris priekšā. Es labi, kaut ko pastāstīšu. Un vārdu sakot, par manīm runājot, es bērnībā ļoti daudz lasīju pasakas, un mīļākā man bija gan Zēns un Velns grāmata. Un viņa tur bija tāda, kad es tur lasīju, pārlasīju, un tur man patīk īpaši pasaka ar vīru, kurš savu vārdu ir ielicis iekšā sveķos, un tad tas ļaundaris saka, kad tas vīrs prasa, kā tevi sauc, viņš saka pats, ok, un tad viņš ieliek to vārdu sveķos, un tad viņš nabaks pa visu to ciematu nākamā dienā skriena to spaini un vārdu un bļauju, un tad citi viņam prasa, kurš tu nodarīji, kurš tu, viņš saka, pats to izdarīja, ja tu pats, ko tu vai ne? Un man vienkārši patīk tā grāmata, Aladina piedzīvojumi bija un Sprīdīša biblioteka, un es ļoti daudz lasīju pasakas un pārlasīju, un zināju no galvas, bet vienalga es gūvu. Un tāda riktīgi bauda, riktīgi prieku. Un tad jāsaka par rakstīšanu, laikam gan man arī padodās rakstīt, ka es medicīnas akadēmijā, tagad Rīgas universitāte, un tomēr medicīnas akadēmija mīļāks ir nosaukums, ka es iestāju eksāmenos rakstīju, principā ar Mazo princi es dabūju 9. Tur vienkārši, tur ir uz visām pusēm tā mazā prinča, tas sižets ir tāds, ka tu vari izvērsties, kur vien tu gribi. Labi, un tas tad par manīm, ko es jums varu pastāstīt, varbūt sākumā par to, ka ļoti svarīgi ir bērnu iemācīt rakstīt, iemācīt lasīt, un mēs jau pirms kādu laiciņu pieminējām Montessori pedagoģi, itāļu, kurai bija tāda pieeja, ka bērnam vajag iemācīties rakstīt jau no kaut kādu 4-5 gadu vecuma, ja? Un tik tiešām bērni, kuriem bija viegli garīga atpalīdzība, viņi varēja iekļauties vispār izglītojošā skolā. Un tad mazliet kritikas, iepriekš arī bija runa par kritiķiem attiecībā uz Montessori, kad viņa neņēma vērā, cik svarīgi ir zīmēt. Ka tā pedagoģija, ka viņa neprasīja bērniem zīmēt, un vēl viņa bija pret pasakām, jo viņai likās, ja bērns, lasa pasakas, viņš aiziet prom no realitātes, un pavisam kaut kur neceļos, bet īstenībā tieši otrādi, ja mēs lasām pasakas, ja mēs fantazējam, tas attīst mūsu domāšanu. Un ļoti interesanti, ka fiziķiem ir ļoti tēlaina uztvere un domāšana, un viņi ir gudri, vai ne? Tas liek teikt. Un tad var sakot, par tām pasakām, ka ļoti svarīgi ir tātad, lasīt pasakas pieaugušam, bērnam pašam lasīt pasakas, jo viņš to piedzīvo to brīnumu, viņš tā kā paņem un ieliek savā personībā, kas ir ļoti, ļoti tāds svarīgs fundaments. Un ir tāda interesanta lieta, kad cilvēki ir atkarīgi no narkotikām, viņi meklē narkotikā šo brīnumu, bet tie, kuri lasījuši daudz pasakas, principā, tas tā kā, profilaktisks varbūt pasākums, var teikt, pret kaut kādām atkarībām, vien tāda nianses. Bet, var sakot, un tad, kas man, es izgāju vēl cauri teorijai, kas man likās interesanti, kad kā var bērnu, principā no rakstīt un lasīt var no kaut kādiem 4-5 gadiem sākt mācīt, jo no 4 gadu vecuma attīstās fonemātiskā dzirde, kad bērns viņš spēj atšķirt skaņas un saprast.
Un, jo savādāk var mehāniski iemācīt, piemēram, lasīt, bet viņš nesapratīs un neiegaumēs to izlasīto. Nu, lūk. Un tad ir interesanti, kad, teiksim, sākt var rakstīšanu ar zīmēšanu. Ja? Un, kad, teiksim, bērnam palūdz ir tādu ķeburu grāmatu, piemēram, ka bērns uztaisa tādu ķeburu grāmatu, nu, un tad tas ir viņa tā kā rakstītais, vai ne? Un tad viņš dod mums pieaugušiem, un mēs pieaugušie, protams, varam likt savu iztēli prātā, un mēs tikšu varam izlasīt, ko tas bērns ir uzrakstījis, vai ne? Nu, lūk. Nu, jā, uzreiz nāk paralēls par ārstiem, kuri uzvilkuši taisnu līniju, un tad, nu, kā jūs nesaprotat paracetamolus, nu, kā to var neizlasīt? Un tie līdzīgi, jā, ka bērns ir kaut kādu uzlikts, ka mēs varam tā kā, nu jā, un tad caur zīmēšanu viņš var iemācīties pamazām rakstīt, un tad ir vēl tā, kad bērns rakstot, viņš tā kā pie sevis arī galvā to burtu nosauc, vai ne? Un tad, teiksim, tas rakstīšanas process var nākt roku rokā jau ar lasīšanu. Un tad par lasīšanu ir ļoti svarīgi, kad, nu, jāsaka tā, ka tā galvenā mana doma, ko es gribu, lai jūs paņemat uz mājām, ir, ka rakstīšana, lasīšana, viņa roku rokā iet ar valodu. Un valoda ir ļoti, ļoti svarīgi mums kā cilvēkiem, jo bez valodas, nu, principā, nu, nekas nenotiek, vai ne? Un valoda mums ir vajadzīga pateikt otram, kā mēs jūtamies. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja? Tas ir viens no vecāku uzdevumiem. Tā kā iemācīt, atpazīt emocijas, bet mazliet savēlkot to visu kopā. Tātad par lasīšanu ļoti svarīgi, kad vecāki rāda savu piemēru bērniem, kad vajag lasīt. Tātad būtu forši, nu tā kā ja vecāki paši paņemtu kaut kādu grāmatu, kas viņiem interesē un arī interesi lasīt, un jo bērni, viņi jau ņem piemēru, ko vecāks dara, nevis runā. Un tagad es jūs aicināšu izdarīt vienu lietu visiem, paceļiet rādītāju pirkstu uz augšu. Visi lūdzu. Rādītāji. Jā, nu redzēt, super. Kāda bija jūsu pirmā reakcija? Jūs automātiski ko darījāt? Nevis darījāt, ko es saku, bet, nu, tas pats tās arī par bērniem ir, ka viņi jau ņem to vecāku piemēru, ko viņš dara. Vai ne? Un es jums tā kā parādīju, jā. Un mums uzreiz radās jautājumi, bet tas jau nav rādītāja pirks, pareizi. Nu, lūk, ka bērns viņš jau akli noticis, ka tā ir patiesība. Tas, ko vecāks dara, vai ne, tā ir jādzīvo. Nu, lūk. Un nevis tas, ko runā, bet tas, ko dara. Tātad bērnam vajadzīgs piemērs. Nu, lūk, un tad būtu ļoti forši, jā, ja vecāks, teiksim, lasītu grāmatu, un tad ļoti svarīgi ir veltīt tās 20 minūtes bērnam vismaz dienā un lasīt viņam priekšā, nu, teiksim, pirms gulēt iešanas kaut kādas pasakas, vai ne? Jo pirmkārt, teiksim, ko bērns no tā iegūst? Pirmkārt, viņš iegūst sajūtu, ka viņš ir vērtība, ja, kad viņš ir īpašs, vecāks velt viņam savu uzmanību, emocijas, nu, un caur pasakām viņš var tā kā identificēties, un to viņš automātiski dara ar varoņiem, piemēram, un tad ļoti svarīgi ir arī pārunāt, kas tanī pasakā ir bijis, kā viņš ir sapratis, un ir, tad, teiksim, tāda pasaku terapija, ja, kad bērns bērnam palūdz vienkārši izdomā stāstu kaut kādu, un var, piemēram, kaut kādu ievadiņu viņam dot, nu, piemēram, reiz tur Treidaņā zemēs dzīvoja, tur, piemēram, kāds zēns, un tad viņš tālāk izstāsta kolosālu stāstu, un, protams, par ko tad tas stāsts ir tikai par viņu pašu. Viņš skaisti pastāsta, kā viņš jūtās. Nu, lūk, tātad pirmām kārtām ļoti svarīgi ir, kad mēs lasām priekšā bērnam, ja, jo viņš arī caur tiem stāstiem var iemācīties, nu, man tagad nāk prātā baigi interesanti, nu, teiksim, iemācīties, kā dzīvot, vai ir,
uz sitieni nāk jums prātā kāda pasaka, kur mācītu mums kā dzīvot? Ar viltību, piemēram. Ar viltību? Jā, piemēram, es savā mazālā 7 gadiem lasīju afrikāņu pasaku par to, kā zaķis tika galā ar leopārdu, kā brīnulis, piemēram, piemāra koju. Un viņam tik ļoti patīk, Jā. Jā, bet, teiksim, ja mēs par latviešu literatūru runātu, vai ir kaut kāda tāda, kur tiešām, kur beigas ir tādas, tā kā, wow, visi dzīvo ilgi un laimīgi, vai ne, tur, jūs zināt kāda? Es skatīšu, viņš to ir beigās, sacensības, kurš ātrāk nosīdīs zaļus. Un kāds tur bija sižets? Kad zaķis ar kaķi, ja? Nē, zaķis. Jā. Un tad, jā, labi. Joprojām skrien, okei. Zaķis domā, ka viņš noskrīs, viņam steigties. Tad tomēr ir, jā, jo man tiešām likās, teiksim, ka tās pasakas, tādas ir, kādas ir. Okei, labi, var sakot, jā, kad bērns klausoties pasakas, kad viņš tā kā identificējas ar to galveno varoni, un tad var pārunāt, teiksim, kā bērns jūtās, un, teiksim, to pasaku var pārnest uz ģimeni, vai ne, kurš mūsu ģimenē ir tas zeķis, kurš ir tas skrējējs, kurš iepaliek, vai ne. Un tad tā ir ļoti svarīga lieta. Un par rakstīšanu arī ļoti svarīgi ir bērnam rakstīt, jo arī rakstīšana attīsta gan loģisko domāšanu, gan atmiņu, gan uztveri. Un, jāsaka tā, ka mēs runājam iepriekšējā diskusijā par izcilību, par kaut kādām prasībām. Piemēram, ja jūs man uzdot jautājumu, vai 1. klasē obligāti bērnam vajadzētu rakstīt un lasīt, es teiktu, obligāti nē, ka tomēr svarīgāk ir viņam būt gatavam mācīties, nevis jau nākt ar rakstīšanas un lasīšanas prasmi. Respektīvi, viņam svarīgi ir spēt noturēt uzmanību, tātad skolotāji kaut ko stāsta, bērns klausās, vai ne, tā kā saprot, pieņem. Nākamais, protams, ir svarīgi bērnam tā kā pašam plus mīnus, cik tas iespējams savas sajūtas saprast un, teiksim, pieņemt kritiku, ja? Un būt, teiksim, vairāk slikt uzsvaru uz tādu tā kā savstarpējo komunikāciju. Teiksim, kad bērnam būtu prasme draudzēties ar apkārtējiem, sajust otru, empātijas spējas būt bērnam. Tās svarīgākās īpašības, bet rakstīt, lasīt, ne, jo tik tiešām, ja mēs spiežam bērnu rakstīt vai lasīt pirms tā laika, kad viņš ir tīri arī psiholoģiski un fizioloģiski gatavs, mēs varam iebraukt auzās, jo sanāk, kad mēs vairāk to loģisko pusi trenējam, bet to emocionālo, kas ir ļoti, ļoti svarīga, mēs netrenējam. Uzreiz nāk prātā viens audzēknis, kuram ir 5-8 programma, ja, tas nozīmē speciālā mācību programma, un viņš tā kā, viņam viegli garīga atpalicība, un viņš strādā Mārtiņa Beķerejā, pelna, es teiktu, labākā pedagogs, nebrīnaties, jā, un viņš ir laimīgs. Vai ne? Viņš ir atvērts, viņš ir komunikabls, viņš tur neprot varbūt sarēķināt kaut kādas, bet viņš ir laimīgs, vai ne? Un stāsts par to, jā, kad jāskatās, jā, katra bērna spējas un varēšana un tas, ko viņš tā kā vēlās, jā, tad kas vēl tāds svarīgs bija, ko es gribēju teikt. Jā, par tiem piemēriem ļoti svarīgi. Un, protams, jā, kad mēs nonākam pie tā, ka rakstīšana un lasīšana iet roku rokā ar valodu, un kad ļoti svarīgi ir, teiksim, vecākiem mācīt
bērnam, teiksim, pastāstīt par savām sajūtām. Atkal jau vecāku piemērs svarīgs. Kaut vai tīri, piemēram, mamma kaut ko virtuvē dara, tētis arī virtuvē kaut ko dara, bet ir ļoti svarīgi ir arī stāstīt. Es tagad pieeju, vai ne, tur paņemu tur mīklu, vai ne, izvelku ārā no leduskapja un kopā darīt ar bērnu. Protams, pēc tam varbūt tā grīda ir mazliet vairāk netīra kā parasti, bet bērns iegūst pieredzi un viņš klausās. Ļoti svarīgi ir vispār mums runāt. Jo interesanti ir pētījumi, kā jums liekas, divi pieauguši cilvēki savā starpā, kā saka, cik daudz viņi velta laiku runājoties viens ar otru, bet tiešām skatoties acīs, nevis tā, kaimiņam jauns Audi, jāiespiež laiks, darbā, kaut kas notikās, bet tiešām, kas skatās acīs, kā jums liekas, cik ilgs ir laiks, ko veltīja viens otrām. Pa dienu, divi pieauguši cilvēki sarunājās, kas saka, atklāti. Vai optimismus 5 minūtes, labi, tas ir 2 minūtes. Diemžēl. Un te ir stāsts par to, ka ļoti, ļoti svarīgi ir mums vispār runāt. Protams, runas ir dažādas, ir, teiksim, tā saucamās monologu veida runas, vai ne, vai, teiksim, runa par kaut ko lietišķu, vai ne, kad mēs runājam apkārt un garām, kur mēs brauksim, ko darīsim, tikai nerunājam par sajūtām. Jo tad, kad mēs runājam, pēdējā laikā psihologi ir atklājuši, ka ļoti zems ir verbālais intelekts bērnam. Tas nozīmē, ka viņš īstenībā nesaprot, ko tas skolotājs un vispār, ko tas otrs runā. Un tas ir tikai tādēļ, ka vienkārši vecāki nerunā ģimenē. Ja? Atnāk mājās, tur planšetnieks un kaut kāds PlayStations. Tā kā ļoti, ļoti svarīgi, es aicinātu, ko jūs varat paņemt no šās tikšanās. Tātad viena lieta, tā kā ar savu piemēru, ja jūs gribat bērniem ko iemācīt, tad rādiet paši savu piemēru. Un gūstat, teiksim, no tā prieku, nevis tā mehāniski, es zinu, kad viņam jāmāca tagad ir lasīt, es iešu uz bibliotēku, tur kaut kādu grāmatu paņem un ar sagrieztiem zobiem otrādi apgriez grāmatu, tēloju, ka lasu, tas neiet cauri. Tad mēs ar savu piemēru rādām bērnam, kā dzīvot, un tad nākamais es novēlētu, vairāk sarunāties vienam ar otru, jo dzirdot, teiksim, arī par strīdiem, kad, teiksim, bērnu psihiatrijas praksē viens jautājums vienmēr, ko es uzdodu, ir, kā jūs dusmojaties, bērnam, vai ne? Kā tu dusmojies ar vārdiņiem, vai ar darbiem, vai tu klusē, vai tu skrien prom? Un te es stāstu to, ka vecākiem, laiks iet uz beigām, var ilgi un dikt runāt, kad ļoti svarīgi arī, ka mēs varam pakašķēties viens ar otru. Protams, dusmās mēs pakliedzam, bērns to redz, mamma dusmīga, tētis dusmīgs, bet ļoti, ļoti svarīgi ir atrast kompromisu, kad viņi redz, tētis bišķi pakliedz, mamma bišķi pakliedz, bet abi divi apķerās un ir forši. Tā kā, teiksim, tā dusmu tēma ir, ļoti, ļoti aktuāla un svarīga. Tā kā, runāsim vairāk un rakstīsim un lasīsim, un tad būs labi. Labi, paldies jums!